klāt ir adventa laiks. Un, kā sacīja dabā, šis ir tas tumšākais laika periods, kad ir svarīgi mums tomēr katram sevī to gaismu kopt un lolot. Šajā sezonā esam pietiekami daudz laika veltījuši bērniem, viņu audzināšanai, integrēšanai sabiedrībā, bet šo noslēdzošo raidījumu veltīsim sev, vecākiem. Runāsim par tādu definējumu kā izdegšana. Respektīvi uzdosim jautājumu gan sev, gan arī jums, skatītāji, kā mums vecākiem neizdegt un kā meklēt tos resursus, lai varētu pildīt šo svarīgo vecāku lomu, un par to arī mūsu pirmais stāsts. Kas tad īsti ir tā izdegšana un vai es savā ikdienā varu to laikus pamanīt, lai izvairītos? Tie ir mani galvenie jautājumi, ko vēlos uzdot speciālistiem. Mēs ļoti daudz laika veltam, lai tas mūsu tuvinieks, lai tas mūsu bērns būtu laimīgs. Un tā ir tā milzīgā kļūda, ka mēs gribam visu izdarīt, lai mūsu bērns būtu laimīgs. Bērns neieraudzīs to, jo vispirms, bet tad neaizējot līdz tam otram grāvim, ir parūpēties par savu laimi, par savu labsajūtu, par savu mīlestību. Īpaši man šķiet, ka mammas ir īpaši vienas no tās, kurās vienmēr domā, es vēl varu, es vēl mazliet pacietīšos, un tad pēc tam, bet tas pēc tam visu laiku ir pēc tam un īsti nepienāk. Un tad mēs varam būt tādas mammas, smaidošās caur zobiem, ziliem riņķiem, neizgulējušās, bet mēs taču esam stipras. Un kāpēc tad man tur, un vienai daļai varbūt pat ir arī vainas sajūta, nu kā es tagad sev veltīšu laiku, nu nē. Bet pēc būtības, ja mēs sev veltam kaut vai tās 10-15 minūtes dienā, vai ar to pietiks? Nu, varbūt mēs tur mazliet apslāpēsim to ugunskura, bet mēs veltīsim laiku sev, mēs būsim mazliet priecīgāks, mazliet laimīgāks. Un kā veltīt to laiku sev, lai es būtu priecīgs, un tas gan ir diezgan individuāli. Apzināt savas vajadzības, tā, lai es justos labi, tas ir ļoti svarīgi. Bet kā to izdarīt? Uzdot jautājumus, droši vien, un citkārt tā parunāšanās, jeb saruna pašam ar sevi, kad pats sev uzdod pajautā, un tātad atdodot bērnu uz bērnu dārzu, atdodot uz skolu, viss nofraktējies, un tagad ir ceļš uz darbu, un tad ir jautājums, ātri nokļūt uz darbu, fiksi, vai tomēr izmest to līkumu, kad noķert sev to pārslēgšanos, un tas jau ir, un zin kā, Jolanta, man liekas, bišķiņ naivi 15 minūtes dienā sev, būtu labi, ja viņas būtu, jā, un tad varbūt tās citkārt sanāk, ka pietiek ar tām 3 minūtēm, varbūt ir tas flow, jeb tas tvēriens, ko es notveršu, kas man padara to pārslēgšanos tādu kvalitatīvu. Varbūt tās ir tā, kad es atceros to mirkli, kad es biju tur pie bākas, un man bija tik labi, jo, droši vien, ka daudziem ir zināms, ka laimes sajūta, laime nav tikai tad būt tajā laimē, bet arī tad, kad es atceros to savu laimīgo brīdi, un dod Dievs, lai mums katram ir spēks sevī, likt tām smadzenēm kustēties un atcerēties tos savus laimīgos brīžus, jo tas ir tas, kas atsauc atpakaļ no tās kaut kādas grūtuma, no presinga, ko mums apkārt presē, jo izdegšanu, ļoti daudz runā par izdegšanu darbā, mājas. Tas ikdienas solis, kur mēs vēl, izdegšana var notikt tādā jebkur, un ja es izdegu darbā, ja es izdegu mājās ar savējiem, jo man nav kur atrast vēl tos resursus, tā ir baigā dziļuma grūtība tāda, es negribu teikt bedra, bet varbūt aka, kur es esmu tā kā nokļuvis, bet atceramies par vardītēm, kult un izlekt vai nolaisties, tā kā, sakult to sviestu. Lūk, un te ir tā, ka mums ir svarīgi pašam apzināties. Neviens neatbild par mūsu dzīvi. Neviens. Mēs pats. Es pats atbildu par savu dzīvi. Nav jāpiepilda sevi ar gaidām, ka man tagad, lai tas vecis tagad, vai es nezinu, vēl kaut kas. Nē, es pats pieņemu lēmumu, es pats daru. Un tad ko es te minēju, kad darbā izsīkst, mājās izsīkst, tad es esmu kļūdījies.
bet arī tad nevajag padoties, kad stop, ar kuru brīdi sāku pats velku sevi ārā. Mīnhauzens runāja patiesību, ka no purva var sevi aiz matiem tikai pats izvilkt. Vienā brīdī tik ļoti domā par to mazo cilvēku, aizmirst padomāt par sevi, bet tā ir prioritārā lieta, par ko ir jādomā. Sabalansēt darbu, pienākumus, mājas dzīvi, kaut kā tā, bez auklītēm es nevaru iedomāties, jā. Un kas ir tas, ko jūs darat, kas palīdz? Es pati esmu jogas pasniedzēju, eju uz jogu, meditēju, masāža, sports, kaut kā tā. Man ir 4 bērni dažādos vecumos, un tas prasa daudz spēka. Protams, ir tādi brīži, kad ir mazāk spēka, skaidrs. Kas ir tas, varbūt, ko darat? Tad es mēģinu noķert to sajūtu, kad pašai kļūst mazāk pacietības, tad es mēģinu atrast laiku sev, tad pabīda visu malā un paskatās, kurš cits var parūpēties par bērniem un piepilda sevi ar kaut ko jauku, kas man patīk un kas iepriecina. Tā izdegšana vairāk sākas no šī nenormāla pārblīvētā stresa, kurā mēs nonākam, un ja mēs nemākam par to parūpēties, te mēs esam. Un tad ir, viens iet skriet, viens iet pastaigāties. Un tad var pastaigāties ar pievienoto vērtību. Man tuvs ir mežs, un vispār kopumā pasaulē ir diezgan populārs šis te pret izdegšanas dažādās metodas, kas ir saistītas tieši ar dabu. Un tad mēs sākām skatīties un vērot, izpētīt un izveidojām tādu savu programmu, kas ir tieši pret vai par izdegšanu, patiesībā kā to atpazīt un kad tu esi to noskaidrojis, ko darīt tālāk. Es zinu, es esmu izdedzis un ko tālāk. Un tad mēs arī šajā programmā tādā vienkāršotā veidā dodam tos dažādus instrumentus. Un tad, kad man ir vairāk instrumenti, tad jau es arī izdomāju, kurš ir tas īstais būs man, jo ne viss der tieši man, jo tur varbūt ir 5 varianti, un no tiem 5 varbūt tikai viens būs tas īstais man. Jo kāds varbūt var iet meditēt, un kāds var iet ziemas peldēs, un kādam varbūt būs forši vienkārši izgulēties. Arī tā ir sava veida relaksācija un atpūta, jo man visu laiku pietrūcis miegs. Tad katram ir tas savs instruments. Vai mēs kā līdzcilvēki otram varam dot padomu vai būt kā ceļveži? Ar tuviniekiem ir dažādi, jo, kā jūs minējāt, man ir grūti ar tevi. Kurš grib šo dzirdēt? Vai grūti to ir dzirdēt un pieņemt tam man šķiet, ka tur ir vajadzīga arī drosme. Jā. Pateikt sev tuvam cilvēkam, ka man ar tevi ir grūti. Es jūtu, ka tevī ir kaut kas mainījies. Un pajautāt, varbūt tev ir vajadzīga palīdzība. Bet tur var parādīties dusma. Kāpēc es taču esmu tāds labs un tu tagad man pārmet. Tā var būt. Un tad atkal ir jautājums par to, kā mēs komunicējam. Bet vai izvairīties no šī konflikta, arī es domāju, labāk nē, jo labāk ir pajautāt. Jo ja tu redzi, ka cilvēkam ir grūti, tad ir jāpajautā, vai viņam ir vajadzīga palīdzība. Pat tad, ja viņš atsakās. Attiecības vispirmām kārtām veido 2. Es gribās uzzīmēt to 3 stūri tādu, tā kā te tas vīrietis, te tā sieviete. Kas mums ir augšā? Kas ir augšā? Nē, augšā ir, kā kurš sauc, mīlestība, jeb Dievs. Bērns ir šeit, un ja mēs, kā vecāks, mamma, tētis, ja mēs šeit augšā uzliekam bērnu, un tur ir tā problēma. Jo kas tad stāv pāri vecākiem? Bērns ar savu es gribu. Kur tad paliek tā mūsu mīlestība, mūsu saiknes? Jo, piedodiet, bērns ir radies tikai tāpēc, ka mēs esam izveidojuši saikni. Bērns ir šeit apakšā, lai viņš no augšas arī izjūtu to mīlestību, kas ir mums, ko dot tam bērnam. Un tāpēc, ja mēs kā vecāki nekopjam savas saites, savu mīlestību,
kādu formulu, ko redz bērns. Viņš redz grūtsirdību, to, ka mēs esam noņēmušies, rūpējoties par to, ka viņš grib jaunāko, lielāko Lego vai vēl nezinu ko, vai atkal to vajadzību apmierināšanu, ja bērns ir ar kādām grūtībām, radies, ka mēs visu laiku strādājam un darbojamies, lai tas bērniņš dzīvotu, lai viņš varētu būt, elpot, justies labi, bet mēs tātad strādājam, mēs tam virzam visu, un tad mums vecākiem ir vajadzīga tā atelpa, kad mēs vienojam tās savas saites, jo arī tas attiecību ugunskurs viņam ir jākužina. Viņam visu laiku tās pagalītas ir jāpiemet un jautājums, vai bērzu melka vai slapja apse, ko mēs tur esam ielikuši. Jā. Paldies jums! Runāšana tā nav nekāda darīšana, ja? Es esmu darītājs, bet ir baigi traki, ja cilvēki vienkārši dara, mauc un nesarunājas. Raidījuma laikā arī mēs sapratām, ka ir nedaudz jāpaņem pauzīte. Man jāsaka paldies vīram, kas sarūpēja pārsteigumu man. Ko esam uzsākuši kustību, lai paceltos ceļojumam uz Romu. Jā, mēs šodien, pirms, kamēr gaidījām lidmašīnu, reiķinājām, ir veseli 3 gadi. 3 gadi mēs neesam ceļojuši, jo šis ir mūsu. Mēs pat mēs esam bijuši tuvajās ārzemēs ar bērniem, bet tā divatā ceļojums mums, šis ir ilgs posms pagājis. Aki. Paldies vīram, kas sardzēja šos jau trauksmes manas manī. Es jau biju tuvu kādai izdegšanas robežai, uzdāvināju biļetes. Labrīt! Labrīt! Ko esam pamodušies Romā. Baudam šeit sauli, kas Latvijā mazāk šobrīd ir, bet šeit varam sasmelties enerģiju un tā bija laba doma. Atbraukt. Atpūsties, izveidināt galvu, atpūsties no bērniem, no darbiņiem. Iekšēji ir vēl tā sajūta par to, kā viņiem tur iet, un es uzzvanu, bet uzrakstu īziņā, apvaicājos, nav tāds iekšējais tāds, ka tu pilnīgi par to var atslāpt, bet jebkurā gadījumā šis ir lielisks veids, kā izrauties no tās ikdienas skrējiena. Tā kā arī kas man liekas, tik daudz, cik mēs šajās dienās esam viens ar otru runājušies par to, kā jūtamies, kas mums ir svarīgs. Tā ar bērniem tādā ikdienas darba un mājas ritmā tas nesanāk, vai ne? Viennozīmīgi. Tā bija ļoti laba doma. Un novēlam ikvienam no jums, ja jūtam, ka esam sadeguši, mazs atgādinājums vienam par otru, par teikt, hei, ir laiks kopā aizbraukt. Varbūt nāk Ziemassvētki, starp citu. Un tā ir tāda forša, man liekas, arī dāvana parādīt to, jo es arī par to esmu domājis, tā kā vai šādi divatā bez bērniem, kur braukt, ir tā drusku tā vainas apziņa par to, kāpēc bērns neņem vai ko, bet mums ir jāuzlādē arī tās savas baterijas, lai mēs tam bērnam varam dot labāko ikdienā. Ceļojums lielāks vai mazāks, īsāks vai tālāks ir laba dāvana viens otram. Jā, to mēs varētu ieteikt. Jā. Ja nezini, ko dāvināt, uzdāvini otram ceļojumu. Kaut vai nav jābrauc uz Romu. Ir arī citi galveķi, ir sāka garāk. Jā. Baudām, čau! Šobrīd esmu ceļā pie Laura Bokiša, kurš ir biedrības tēvi, nodarbību vadītājs un organizators, arī 2 bērnu tēvs. Un ar viņu es aprunāšos par to, kā tad mums, kā vīriešiem, tēviem, ir ar to izdegšanu. Sveiks, Lauri! Sveiks! Pirmkārt, liels paldies par atsaucību intervijai. Jep. Šodien mums ir tāda noslēdzošā raidījuma tēma par vecāku izdegšanu. Bet ar tevi kā vecāku ekspertu, tēvu ekspertu,
arī gribēju parunāt par to, vai tad mēs vispār žaļi izdegam, vai mēs to varam atļauties. Jo, ja mēs pirmo radījumu sākām ar mamutu nešanu un visiem pienākumiem, kas mums jādara, vai tad mēs īsti vispār izdegam un kā tad mēs izdegam? Parunāsim par to. Tu darbojies biedrībā Tēvi. Ikdienā esi ļoti daudz ar tēviem runājis, konsultējis. Kāda vispār tevi bijusi prakse dzirdot to, ar kādām problēmām viņi saskarās ikdienā, sakārtojot savu dzīvi un kā viņi tās risina? Kas ir tās galvenās problēmas, ar ko mums tik galā? Zini kā, droši vien jāsāk ar, tu teici par to izdegšanu, tur nav pat tālu jāmeklē pēc metaforas vecos laikos, kurus daudz vairs neatceras, mēs lietojām kvēlspuldes. Un kvēlspuldes bija tādas, kā mēs, ja tur iet uz 200 vatiem, iet, un tad vienā brīdī pukš, un viss, un beidzas, ja? Un, zini kā, lielā mērā ar vīriešu izdegšanu, diemžēl, jo bieži ir tā, mēs kapājam līdz pēdējam, un tad neizturam. Vai nu neiztur mūsu sirds aparāts, vai neiztur, nezinu, vēl kāda ķermeņa daļa, vai arī, ja tā slodze patiesībā ir emocionāli šausmīgi liela, par ko kādreiz vispār nerunāju. Cilvēki izdara tās pašnāvības. Respektīvi, tādā kaut cik vēl saglābjamā veidā vīrieši vienkārši gadu desmitiem nav mācējuši vispār tik galā. Tā kā ir kapājuši līdz galam, un tad viss. Ja, tas, kas no dabas iedots, ja, sirds, veselība, plaušas, vēl kaut kas ir bijis pietiekami labs, tad nodzīvo ilgāk, ja ne, tad nē. Joprojām mēs redzam, ka vīriešu dzīves rādītāji ir par tiem vairāk kā 10 gadiem mazāk nekā sievietēm. Pirmkārt, jau mēs esam redzējuši, kas mums būtu jāņem vērā, ka mēs katrs tomēr esam pirmkārt cilvēks, nevis vīrietis. Un ja mēs tā kā domājam un pieņemam šo te uzskatu, ka vīrietim ir jāiet līdz galam, vīrietis nedrīkst sūdzēties, vīrietis nedrīkst raudāt, vīrietim jātiek ar visu galā, ja, tad mēs ieliekam cilvēku ļoti tādā, vīrieti atstatinam no cilvēka un neņemam vērā to, ka viņš ir reāli bioloģiska būtne ar saviem procesiem, ar saviem kaut kādiem limitiem. Protams, mums katram ir savi, gan veselības, gan prāta, gan kaut kādu citu iekšējo un ārējo resursu limiti, ja, un kāds var pavilkt daudz vairāk, kāds daudz mazāk. Bet mums ir jārēķins ar to, ka mēs esam katrs pirmkārt cilvēks. Un tādēļ tā viena no pirmajām lietām, ko es cenšos vienmēr sākot strādāt ar jaunu grupu vai kaut kādiem tēviem, saku, ka mums ir jāiemācas to skābekļa masku no sākuma uzlikt sev. Sevi mīlēt, sevi pieņemt, dzirdēt savas vajadzības, gan iekšējās, gan ļoti bieži ārējās. Kaut kur nesen ar man kāds vaicāja, es teicu, bet mīļie vecāki, tagad šajā te laikā, kurš tagad mums pusgadu vismaz tāds būs, parūpējamies par to, ka mums pirmkārt pašiem ir silti zābaki, silti cimdi un siltas jakas, lai mēs varam komfortabli pavadīt laiku kopā ar bērniem ārā. Jo tad jau mums nebūs sliktu laikapstākļu, lai baudītu. Un tas, ka mēs būsim ar bērniem ārā un jutīsimies pietiekami labi, arī strādās uz mūsu gan fizisko, gan garīgo veselību. Tas, ko katram droši vien sevi kaut cik cienošam un mīlošam cilvēkam, vīrietim ir īpaši būtu jāizdara, aiziet reizi gadā vai, kas var atļauties un grib biežāk monitorēt, vismaz reizi pusgadā uztaisīt tās pamatanalīzes, redzēt, kas ar tevi notiek. Jo ķermenis jau ir pirmais, kas signalizē, ja tu redzi, ka tev testosterons, nezinu, labi, tas mums palīdz dzīties uz priekšu, ja, bet, teiksim, ir augšā, tad tu saproti, tev ir kaut kāda enerģija, tu redzi D vitamīns, tev ir lejā, tad ar visu to saulīti nav uzņemts. Tas ietekmē mūsu dzīvi, kas mums ietekmē dzelzs līmenis, ietekmē mūsu dzīvi, ja. Holesterīnus, ja, respektīvi analīzes vīrietim iedod principā tādu fizioloģisko priekšstatu par to, vai ar manu dzīvi viss ir kārtībā vai nav. Un tad jau mēs varam domāt par tām citām gan praktiskajām, gan emocionālajām lietām. Ja. Tas, par ko mums būtu jāparūpējas, ka mums ir čomiņš, ka mums ir kāds ar ko parunāties, ka mēs esam ieplānojuši sev mieriņa laiku,
ka mums ir mieriņš, ka mēs zinām, ka mums ir kaut kāda laiks sev, kur mēs varam darīt to, kas mums patīk, kas mums sagādā prieku. Un tā čomiņš, mieriņš un sviedriņš. Un ka mums ir laiks, kad mēs aktīvi apzināti kustamies, ka mēs izkustinām ķermeni, kuram tās ir garas pastaigas, skrējieni ārā, kam tas ir džims, kam tas ir baseins, jā, kam vēl kaut kas, jebkas. Un šīs 3 lietas, ja mēs kaut nebūtu kādā mērā savā dzīvē esam sakārtojuši, tā dzīve iet uz priekšu bišķu labāk. Varbūt padalies 3 vārdos ar to pieredzi, kā tad mēs, kā vīrieši, varam sevi monitorēt un kādas ir tās iespējas, jo laicīgi atklāt kaut kādas lietas. Jā, man liekas, mūsdienas ir foršas ar to, ka mums ļoti daudz palīdz tehnoloģijas. Ja mums ir droši vien jau tagad katram otrajam kaut kāda veida vietpulkstenis, kas pasaka, kas notiek ar mūsu ķermeņa stāvokli gan mierā, gan miegā un gan nomoda laikā. Tas ir viens. Mums ir telefoni, kuros mēs varam ielādēt visādas aplikācijas, kas mums visu kaut ko palīdz gan monitorēt, gan redzēt savus veselības rādītājus, gan atgādināt mums regulāri padzerties ūdeni. Parasti ļoti ātri tas nokaitina un tā, bet ir vēl viena tāda forša aplikācija kategorija, kas ir diagnosticējošas vai nezinu, kas seko līdz simptomiem arī psihiskās veselības, mentālās veselības jomā. Un ir pietiekami daudz pasaulē pierādīti, izstrādāti testi, kur tu atbildi uz cik tur 10-15 jautājumiem, un tu vari saprast, kādā tu esi depresijas vai izdegšanas stāvoklī. Jā, un tas ļoti labi parāda to realitāti. Ja tu esi izdegšanā iekšā, tad tu to redzi, un tad tu vari kaut ko ar to darīt. Ja? Palīdzēt vīrietim, man šķiet ir īstenībā baigi grūtais jautājums. Tāpēc, ka mēs paši vīrieši dzīvojam tajā vīriešu menkeivā, savā tajā domāšanas paradigmā, kur tad, kad kāds pie mums nāk ar kaut ko, ar kaut kādu vajadzību vai kaut kādu informāciju, mēs uzreiz sākam domāt, kā to risināt, ja? Kā dot kaut kādu padomu, ja tas nepalīdz, tad mēs moralizējam par to. Respektīvi, mums ir tāds visu laiku, ka mēs vai nu risinam, vai dodam padomus, vai tam līdzīgi. Un, diemžēl, arī tas, sievietes jau arī dara to pašu. Tas tā kā īstenībā nav baigi tur vīriešu lieta. Tikai sievietes daudz apzinātāk bieži vien zina to, ka viņām vajag vienkārši parunāties. Norunāt nost, izteikt savu sāpi. Savukārt, mums vīriešiem ir tas uzskats, ka pirmkārt mēs to nemākam, otrkārt, ka klausies šitā te runāšana, tā nav nekāda darīšana, ja? Es esmu darītājs, bet ir baigi traki, ja cilvēki vienkārši dara, mauc un nesarunājas. Tad mēs varam maukt katrs pa savu, stigu, bet nekad nesatikties un neko neatrisināt un vispār lauku neuzart. Ja mēs mēģinam vīriešu nomāktību, kā uzvedību, risināt ar to, ka aizbliežam ceļojumā, jo tas strādā, tas darbojas, tad mēs, tiekam galā ar to, ka uz šo brīdi viņš ir labākā tonusā, dabū bišķiņu D vitamīnu, bet mēs atbraucam un viss tas turpinās. Līdz ar to tas, ko tur vajadzētu saprast, kāpēc tomēr tas cilvēks jūtas sliktāk, tas ir viens. Otrs, ja mēs tās prakses daram, ka tomēr mēs viņas daram, nevis vienkārši izdaram, tāpēc, ka šitas sanāk, aizbraucam, pasauļojamies, iedzeram kokteļus, pastaigājam pa kalniem, jūtamies tajā brīdī labi, bet nesarunājamies. Un tā saruna, atgriezeniskā saite, ko tas mums iedod, ko mums tā pieredze, tā izkāpšana no ikdienas ir iedavusi, ja par to cilvēku sāk runāt un domāt, kā tad to pieredzi ienest savā ikdienā, tad jau kaut kādas pārmaiņas droši vien sākas. Paldies tev milzīgs par interviju, kad dalījies ar savu pieredzi. Un turēsim to vezumu, to mamutu, bet arī neizdegam. Neizdegam un neļaujamies tam izdegšanas potenciālam, kas ir vienmēr pirmsvētku laikā.
starp citu. Ziemassvētki nāk atkal dāvanas, stress, vispārējais. Tā kā domājam, kā mēs varam sev uzdāvināt mieriņu, čomiņu Sviedriņš, un mieriņš, sviedriņu. Super, super. To arī novēlēsim visiem skatītājiem. Sviedriņš, mieriņš, čomiņš un reizi gadā obligāti arī pārbaudīt veselību. Jā, vai ne? Tieši tā. Super. Nu ko, arī otrā sezona un pēdējais raidījums tuvu izskaņai. Mums ir liels prieks un gandarījums par to, ka skatītāji jūs esat snieguši savus komentārus un ieteikumus. Kā sacīt, tās visas tēmas, par ko arī jūs sakat, vajadzētu parunāt, mēs noteikti runāsim citās sezonās, tā kā sacīt, saraksts jau nākamajām sezonām ir. Jā, un mēs nekur nepazūdam, droši variet atrast mūsu sociālos medijos un novēlam jums jauku adventa laiku un ģimeniskus Ziemassvētkus. Baudām laiku kopā. Uz tikšanos! Uz tikšanos!